es saku, ka tas ir diezgan, ka šī izstāde, kur mēs atrodamies, ir diezgan redzamas sekas un labs piemērs kādai tūrecībai un arī neziņai. Bet tas ir radies kā objektīvas neprasmes vai ļoti rafinētas mērķauditorijas izvēles stratēģijas produkts, man nav zināms. Bet rada šaubas. Kā kultūras produktu tips šāds konkurss un izstādi ļoti vēlams un par iniciatīvu varētu izteikt tikai uzslavas. Bet attiecībā uz rezultātu un tā pozicionēšanu atliek vien būt uzmanīgam un brīdināt skatītājus nejauši neieslēgt sevi pieminētās sēdes iekšpusē. Vienu labu darbu gan šis konkurss ar publiski pieejamo rezultātu paveic noteikti. Un mazliet žēl, ka mēs vispār kopumā par Latviju nevaram par tādām lietām runāt daudzskaitlīgi. Ar tas, tad dienas izdarītais no tā aspekta ir pozitīvi. Virtuālās netveramības laikmetā tas sagādā taustām priekšmetu, autentiskā un patiesā kustības pētniecībai. Mēs, ļoti daudzi, tagad esam redzējuši tieši šos attēlus. Konkrētais rezultāts ir tāds, kāds ir, bet fotogrāfijas unikālajai kvalitātei, laika tēla satvēršanai ar atcerotās gaismas lamatiņām šie attēli lielākoties atbilst. Attiecībā uz šādas izcelsmes un vēstījumu adresātu attēliem mēs esam pieņēmuši konvenciju lietot jēdzienu dokumentāls. Par to arī tā kā saruna bija paredzēta. Bet mēs neesam paveikuši obligāto mājas darbu. Tas ir vienojušies par jēdzienu robežām un ceru, ka to darām. Var jau attaisnoties, ka mums jau nebija šajā nozarē paredzēta izglītība ar normālu attīstības vertikālo hierarhiju, un tagad tā fotogrāfija Latvijā gan kā tikko atklāta parādība. Ja šo kā pārmetumu adresē valsts pārvaldes institūcijām, tad tā gan ir 100% patiesība. Savukārt, ja mēs paskatāmies uz sevi, kā fotogrāfijas nozarei piederīgai, kā fotogrāfijas kopiena, tad ir tikai viens secinājums, ka tomēr kūtrums un atsevišķos, diezgan biežos gadījumos tā ir pat neadekvāta iedomība par to, ko mēs paveicam. Ilustrācijai vēlos pieminēt kādu robežas sakārtojošu modeli, kuru 1987. gadā pirmajā Latvijas Universitātes paspārnē notikušajā zinātniskajā konferencē Fotogrāfija vizuālās kultūras fenomens demonstrēja Sergejs Daugavičs. Tā ir fotogrāfija kā telpisku procesu ilustrējoša schēma. Izskatās pēc ģenētikas dubultspirāles. Ja kāds zina, kā viņas precizēsim sarunas iemeslu. Un ja grasamies runāt par fotogrāfiju, no šīs vietas es vārdu rakstu ar lielo burtu, tad satvērtās gaismas izcelsme vai izstarotājs kļūst par prioritāti. Tas ir vēstījuma iemesls un ar jēgu. Savukārt formālai kompozīcijas izteiksmes līdzekļi ir būtiski, bet sekundāri. Tie tikai palīdz noregulēt tēla stiprumu uztvērējam skatītājiem. Izcelsme ir vēstījuma satura un nodoma jēgas precizitātes būtiskais stiegrojums. Izcelsmes identificēšana pati par sevi gan arī ir dokuments, un to jau kāds jau pieminēja. No šī brīža deja jēdziena dokuments fotogrāfijā ar katru soli kļūst sarežģītāk. Autors ir tikai vairāk vai mazāk izcils starpnieks, realitātes tēlu mednieks. Tiklīdz viņš aizvieto realitātes tēlu ar savējo, tā jāiet lūdzu uz aploku numuru 2 pie māksliniekiem. Tas, ka mums joprojām tituls mākslinieks patīk labāk, tikai apliecina, ka profesijas un profesionālās atbildības izpratnē šeit vairāk caurumu kā Šveices sierā. Starp fotogrāfiem māksla nav rūpīgi apsargāt robežu, un to jau iepriekš uz manis arī daudz apliecināja. Es arī nerosinu tādas ieviest kā reglamentu, bet autoru kompetenci kā pašregulējošu sistēmu gan derētu attīstīt. Fotogrāfijā pastāv termins subjektīvais dokuments. Tas iezīmē to naža asmens teritoriju vai to nevisai labi nostiprināto virvi, pa
kuru fotogrāfs no viena krasta uz otru nes savu izvēlēto realitātes fragmentu ar tā pašvērtības starojumu. Un, protams, ar savas izvēles pievienoto vērtību. Nu, šajā vietā es varētu turpināt sarunu līdz rīta gaismai. Es tomēr centīšos turēties pie tā reglamenta un iemest, kādas varbūt radikālākas zīmes fotogrāfijas pastāvības robežai. Fotogrāfija spēja, bet tās misija nav ilustrēt izskatu. Ar to nodarbojas informātori, kur izmanto fotogrāfijas tehnoloģiju. Tā ir viņa prioritāte. Vispirms tā ir vizuālo grāmatvežu reģistrātoru profesija, ļoti cienījama un noderīga. Fotogrāfijas misija nav rekonstruēt vēlmes, sapņus vai vilšanas.